Joprojām Latvijā daudz viet ir nelegālas bulgružu izgāstuves. Arī šogad tiek rīkota akcija Pieķer bulgružotāju. Ar kādām metodēm šogad cīnīsimies, lai izskaustu šos dabas piesārņotājus? Ādažu novadā tiek atklāta šī akcija pie vienas no neskaitāmajām nelegālajām bulgružu izgāstuvēm. Augot būvniecības tempiem, palielinās arī nelegālo bulgružu apjomi, kas nonāk vidē. Tas ir neizmantots mūsu resurss. Mēs būvniecības procesā izmantojam smilti un granti. Teritorijas uzbēršanai, ceļu nostiprināšanai, ceļu ar mazāku satiksmes intensitāti, lauku ceļu, piemājas brauktuju glābšanai no bezceļu situācijas. Šis materiāls, attiecīgi pārstrādāts, ļoti labi der. Savākt šos bulgružu kalnus ir dārgi un ļoti grūti. Lūk pierādījums. Pieķer bulgružotāju akcijas ietveros tiks savākta šī nelegālā bulgružu izgāstuve. Un šeit ir redzams pierādījums tam, cik sarežģīti to ir izdarīt, jo mašīna ir iestrēgusi un nevar tikt klāt šai izgāstuvei. Ja mēs skatāmies oficiāli statistikas datus, tad Latvijā gadā oficiāli saražo ap 400 000 tonu bulgružu, no kuriem tikai 260 000 tonnas nonāk uz pārstrādes iekārtām vai poligoniem. Līdz ar to gaisā pazūd 140 000 tonu katru gadu. Un šādās vai līdzīgās vietās viņas mierīgi nonāk un turpina eksistēt kā atkritumi dabā. Sodi par nelegālo bulgružu izgāšanu šķiet smieklīgi mazi, un vainīgos pieķertais rokas izdodas gaužām reti. Tie sodi ir dažādi, sākot no dažiem €10, ja tā ir fiziska persona, līdz dažiem €100, ja tā ir juridiska persona. Bet mana pārliecība ir ne sodi atrisināt šo problēmu, bet sistēmas izveidošana, lai tādas kaudzes vienkārši neveidotos. Tieši akcijas atklāšanas dienā Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rokās nonāk iesniegums ar ierosinājumiem, kā cīnīties un likvidēt jaunu bulgružu kalnu rašanos. Pēc būtības būtu jābūt tā, ja tu izņem būvotļauju, tad tu nevari nodot eksploatācijā vai to būvu vai remontu, neuzrādot konkrētu kvīti par to, kur ir nodoti pārstrādēji otrreizēji bulgruži. Tas būtu ideālais modelis. Šādi bulgruži, kas ir profesionālie bulgruži, ar tiem mēs tiksim galā arī likumdošanas līmenī, bet ar šiem te netik lieliem daudzumiem, kas ir tādi amatieru bulgruži, ar tiem tiešām būtu jāsauc palīgā sabiedrība, tāpat kā mums bija cūkmenis, kas sauc palīgā, tāpat arī šī akcija. Ja ir viena šāda kaudze, tad parasti tas kaut kā veicina šīs te plūsmas virzīšanos šajā virzienā, un tā kaudze pamazām vairs nebūs tik nekaitīga. Tur būs gan bīstamu atkritumu daļa, gan varbūt arī sadzīves atkritumu un visādas citas lietas. Lielāko vides piesārņojumu rada izmestās krāsu un laku buņģis, dažādas līmes, plēves, stikli un neskaitāmi citi celtniecības materiāli, kas tiek definēti par bīstamajiem atkritumiem. Bet tagad es došos uz Baldonas pusi, jo vides faktiem ir ienākušas ziņas, ka tur arī esot nelegāla bulgružu izgāstuve. Pavērs vienkārši drausmīgs skats. Vairāku 100 metru platībā valda pilnīgs haoss. Celtniecības materiāli, automašīnu detaļas, eļļas, krāsas un kas tik vēl te nav atrodams. Tādēļ jautājums, kā man rīkoties, ja uzeju šādu nelegālu izgāstuvi? Ja ir šāda kaudze, tad pirmā lieta, kas būtu jādara, ir jāpaziņo vai nu valsts vides dienestam vai arī vietējai pašvaldībai. Jo valsts vides dienests būs tas, saņemot šādu ziņu, kas paziņos pašvaldībai, jo tā ir pašvaldības atbildība nodrošināt attiecīgu šo te atkritumu apsaimniekošanu teritorijā. Ja jūs redziet, ka kāds ved atkritumus, ber to, dara kaut kādas darbības šajos atkritumos, tad tādā gadījumā nofotografējiet, nofilmējiet, tā, lai var redzēt mašīnas numuru. Savukārt, valsts vides dienests atzīst, ir ļoti grūti pieķert katru vainīgo aiz rokas. Tomēr, ja mēs fotografēsim, filmēsim un ziņosim, varam cīnīties pret šādu te dabas piesārņojumu. Bet ko var darīt zemes īpašnieks, ja viņš vienkārši nav spējīgs cīnīties ar šiem atkritumu kalniem? Tad ir jāziņo policijai. Ja policija atrod šo te ļaundari, tad tādā gadījumā šis ļaundaris savāc to. Ja es esmu tādā īpaši iekārojumā vietā, kur daudzi ved un ber, ja es esmu darījis visādus pasākumus, lai to mazinātu, un tas ir par maz, tad es droši vien vērstos pie pašvaldības pēc palīdzības.
Mums ir jālepojās ar to, kas mums vēl ir. Mums ir tiešām neskarta un skaista daba, un to novērtē visi, kas atbrauc no Dānijām, Holandēm, un kur tikai tur nav būvgrūžu. Protams, tur nav būvgrūžu, bet tur nav arī dabas. Mums pagaidām ir abas šīs lietas. Kur uzvarēs? Es ticu, ka uzvarēs daba. Paldies vides faktu skatītājiem, kurš mums ziņoja par šo nelegālo būvgrūžu izgāstuvi Baldonē. Jau pavisam drīz mēs dosimies skaidrot, kam pieder šis zemes gabals un ko dara pašvaldība, lai risinātu šo situāciju. Rats ir iegriezts.